Howdy, howdy, let's get fucking rowdy. Sveicināti. Tā kā jums patika, mēs esam atpakaļ ar otro ugunsgrēka epizodi. Īstenībā es nevaru vien sagaidīt, kas tur tālāk notiks. Uzspiediet subscribe. Mums jāsavāc cik līdz 15 vai 16K? Mums vajag 15K un būs, ja iespējams, jauns CZD. Varbūt, jā. Ok, let's go. Kas ar savu bērnības draugu Oto un atzīstas viņam, ka ir greizsirdīga Tas mazais tipā recaps. draudzeni Martu. Piedzērušies klienti. Piedzērušies klienti. Cheers par to. Sākas ugunsgrēks. Oto atzīstas Elzai mīlestībā, viesnīcā... Paga, viņš vai teica, ka viņš mīl viņu? Viņš neatzinās. Viņš neatzinās, viņš tikai nolaizies. Man liekas, ka visi jau zināja, ka viņš viņā samīlējies. Viņš viņā ar varu paņēma un izvaroja, basically. Es iet pie ielikt nobučot kādu meiteņu. Tā ir atzīšanās mīlestībā. Okay. Par ugunsgrēku dodas uz viesnīcu un ierauga Martu pie sava bezsamaņā guļošā vīra. Es gribu redzēt, kas tagad notiks. Tā kā viņi rādīs tās sekas ugunsgrēka vai kas būs. Garš intro. Pagaidīši. Aha, kristāls beidzās, fujekan. Man gan beidzās. You back? Dai, let's go. Kādu vēlmu pēc tev vajadzēja man tādā agrumā raut ārā no gultas? O, nākamā diena. Es šonakt vispār neesmu gulējis. Tavā vecumā arī... Čaļi zem ampja. Es gan varētu šodien. Es ticu. Šodien gulēju 24 stundas pēc kārtas. Tur nekas slapš nav. Ugunsdzēsēji nebija. Es nevaru saprast, ka mums Petersonam būs jāpaskaidro, kāpēc viesnīca aizdegās un kāpēc laicīgi netika dzēsta. Viņš ir dzīvs? Mums būs jāpaskaidro. Jā, viņi iznes ārā. Tu esi viesnīcas pārvaldnieks, tu arī atbildi. Kas es esmu? Es esmu sīks zivtev. Sīks bārmenīts. Kaut ko līdzīgu, un Petersons uzzinās, kāda sīka zivtiņa to es. Viņš uzzinās, kādu viņam slepus aiz muguras. Teorētiski iekšā jābūt melnam visam, vai ne? Tur visam būtu jābūt izdegušam melnam, jā. Striptīz meitenes un atļauj kafejnīcā viesiem šaudīties ar raķetēm. Es atļāvu, ja? Es? Zini ko? Ja es lidošu, tu lidos arī. Tas bija agresīvi. Pielica. Tur pirmo dienu atslēgas, tur rokās. Durvis vispār bija vaļā. Jā. Jāfiksē zaudējumi. Teorētiski, ka visām durvīm būtu jābūt apdūmojušām melnām. Čia redzēsim. Noskatāmies. Es domāju, ka viņi nerādīs. Ok, mēs intro skiposim, ja šī tā ir iespējams izdarīt to. Ok. Intro beidzās. Paldies Dievam, nav tik traki. Tas viss ir saglābjams. Cik chill. Vispār nevajadzēja tos ugunsdzēsējus. Pasties, kā tur izskatās. Viss piegāstas ar ūdeni, jāmaina viss tagad. Tapets, tepiķi, visās telpā. Zini, labākais slapš nekā viss pārvērties oglē. Kā tā? Pamatīgi cietusi tikai kafejnīca un virtuve. Jā, un vestibils. Nu, tas arī viss. Salīdzinoši tas ir sīkums. Tagad mums tik jāsarunā stratēģija, ko mēs teiksim Petersonam. Kāda stratēģija? Viņš vakar jau visu redzēja. Paši, ko mēs teicām, ugunsdzēsēji. Iznesa pusmironi ārā. Mēs kaut ko varam zināt, kas mums gaisreģi esam kaut kā. Būtu sadējuši elektro izsavienojums kaut kāds. Ugunsdzēsējiem, otra lieta runāt ar policistiem, apdrošinātājiem, īpašniekiem. Labi vēl, ka Petersons ir tāds pusslims, viņš stipri mums nebāzīsies virsū. Tāds, vai ir pasaulē taisnība vai nav? Nu, kāpēc te Martai vakar vajadzēja atlidot no Anglijas? Ja tu domā, ka viņi tagad baigi meklēs, kas pie vainas? Nu, kāpēc, lai viņi to nedarītu? Es nezinu. Vakar izskatījās, neredzēja. Viņi jau tagad par Leonu vien domā, ne? Nu, diez vai. Viņi no Anglijas atgriezās viena pati, ar viņu kopā pie Viena pati, Riharda. Viņi taisās precēties, Svīrs, bet ne? viņi guļ vienā gultā. Es vakar ierādīju istabu. Nu, un kā guļ vienā gultā? Tagad viņi atlidoja viena, bet kopā ar Rihardu tomēr, vai kas tas bija? Tas vecis don't make sense vispār. Zini, kā Džeki, dažreiz jāpārfilmē kadri. Jā, nūca. Kas īdomā pa Leonu? Viņa parūka? Tā izskatās. Pamodinās sievi. Viņam pat sīkais vēl ir. Tu fuck? Viņiem? Pagājušās naktas notikumā. Kā var tik saldi gulēt? Pastāvē viņa malā, es gribu vētini. Ēr nevar. Es ar tā gribētu. Es tikai izlikos, es nevis neguļu. Kāpēc tu izlikies? Es gribēju dzirdēt, ko jūs runājat. Viņi tādi. Mārsas kodā runā, bļā. Tu esi viltniece. Es tevi mīlēju. Viņš tāds, žēl, ka viņam Es vakar. ieiešu dušā, labi? Labi, mēs vēl pagulēsim. Pagulēsim. Es varu darīt visu, ko tik vien jūsu viesu namā vajag. Es tak varu numuriņus tīrīt, gultas klāt, veļu mazgāt.
Rasmes siltumnīca arī var Un pagam Milda beigās izdzīvoja, viņa tur sirdi bija slikti, viņa bija nokritusi, tad viss bija. Viņai iedevuši to ekstaziju. Ekstazijas bija pareizi, jā. Vai nav labi, mums ātri sanāca? Jā, sanāca. Nu, parunājiet, lūdzu, parunājiet ar savu vīru. Man tie Petersoni tagad viņi man algu nemaksās. Un kamēr viņi to savu viesnīcu atjaunos, mani bārenīši, tak viņi būs badā nomiruši. Tie bārenīši priko, viņa visu laiku bārenīši. Kas ir bārnīši? Viņai bērni? Man liekas, ka viņa, es nezinu, nevienā sērijā, man liekas, nekad mūžā netiks parādīt viņas bērni, bet katru reizi, kā viņa kaut kas draud, tā kā papas kaut kādu naudu vai kaut ko tā, viņas visu laiku visiem bārnīši. Bet man ir bārnīši, bet kā viņi pārēdīs, kas viņiem tur Parāda bārnīši var nav vispār bazar. Man liekas, ka viņai nav nekad bārnīši, viņa vienkārši mēģina naļiku dabūt. Svarīgākas lietas. Un vispār, kāpēc tev šorīt vajadzēja braukt uz šejienu? Nu, bet kā es varu nebraukt? Kā es varu nebraukt? Te tik daudz cilvēku palika pa nakti pēc tā ugunsgrēka. Viņiem visiem palīdzība ir vajadzīga, un jums arī ir vajadzīga palīdzība. Parunāsiet. Es taču apsolu. Paldies! Zentiņā Pagaidām galīgi nav. Kā viņi klāj to galdu? Es nezinu, vai Laimons piekritīs. sev. Šobrīd stabulēties jau cilvēku nav vajadzīgi. Nu, bet, ja jūs parunāsiet, es esmu pārliecināta, viņš noteikti piekritīs. Un kādu darbiņu jau vienmēr var atrast. Nu, tagad pat... Olas, gurķi, maize, bļakrēji uz zaibīs. Un ir tak labi, ka kāds Novītuši cilvēks kāpostu. izpalīdz. Nu, tā no tīras sirds. Ir taču labi, nu. Plasmasas tomāti, ja filmēšanai domāt, Vajag jau var tā sakrist, ka tā mūsu Martiņa atsperas no Anglijas taisni tādā brīdī, ka tā nelaime notikko. Ka viņai neienāk prātā, tā ir, ugunsgrēkā jūs vīru vēl. Nē, ja viņa sāks vainot... Tu man draudi. Būšu pati pirmā, kas teiks, ka jūsu vīrs tai brīdī vispār viesnīcā nebija. Un jūs arī nebijāt. Vispār jau žēl to skatu vajadzēja redzēt. Kas tur ko redzēt ugunsgrēkā? Nu, bet ne jau par ugunsgrēku es runāju par Martu. Kā viņa metās klāta mūsu daktarītim? Kā viņa metās Pak, viņš bija ārsts. Leons bija laikam ārsts, čista. Es īspār neatceros, kas bija to tikko ar Leonu, bet viņš laikam bija ārsts, jā. Daktarītis. Es nezinu, viņš viesnīcā, ja visu laiku ir, bet viņš laikam bija ārsts. Viņš ir viesnīca ārsts? Es nezinu, tā nav tik liela viesnīca, lai tur ārsts būtu. Tas nav tā kā kāds Turcijas hotels milzīgais. Es nezinu, bet viņš ir laikam ārsts, jā. Viņš ir viesnīca ginekologs. Mosījās pilnīgi tāda traka. Viņa jau nekas netraucē. Nekas. Ne tas, ka viņa sieva Elza stāv blakus. Ne tas, ka viņa pa šo laiku paspējusi citu veci, to Rihardu nocapēt. Un kādām acīm tas Rihards? Kādām acīm tas Rihards uz to visu skatījās? Aiziet drāmas. Šā pateic kādu vārdu vispār? Vai tikai Zenta hujā arī? Pārzinā tikai Zenta. Kūcā nācis. Kur mamma tik ilgi? Māma mazgājas. Vai tas ir viņas Zentas arī? Es nezinu, es neatceros, iespējams. Tu varēsi iet, māma nomazgāsies. Dušā. Tāpēc tam mēs, ja? Es tagad gribu. Nu tagad, tad pakliedz, kur māma ir. Lai nāk ārā. Es gribu dušā, mammu. Kurš man te tā bļaustās? Kurš tas ir, kurš lēkā pa gultu? Džekam reāli betamēls jātēlot. Labi, ejam, dušā es tev palīdzēšu. Es pati. Labi, mazā princese, varēsi pati. Es tev tikai parādīšu, kā tur viss darbojās. Tur ir mazliet savādāk nekā mums mājās. Kurā viesnīcā Osbju sienas? Es arī mēģinu saprast, tā kā vienkārši fucking... Es tā skatos, no fuck! Nav vispār apšūts neko tīcos, ģēģinu dirsā. Nu, sveika. Čaus, tik mūsu telegrama voice message klausās. Jā, visi trīs atbraucām, jā. Džekam pārkausnes pilns ar skabargām. Viss ir vislabākajā kārtībā. Mēs tā kā domājam precēties. Tā te liekas. Es teicu, mēs domājam, līdz ielūgumu sūtīšanai vēl ir laiks. Jā, es gribēju iebraukt pēc mājas atslēgām. Var tūlīt? Izrunāsimies, kad satiksimies, jā? Labi, es nepalaidīšu garām izdevību. Tā, jā, sarunāts. Kā koldu padomas pa prezidentu? Marta, es sazvanīju Veroniku. Es braucu pēc mājas atslēgām. Tas nozīmē, ka mēs šodien varam ievākties pie manis. Aivars arī, ja gribēs. Pagaid, varbūt, ka mums nevajag tās teikties. Kā es nesaprotu, kāpēc nē? Kāpēc mums palika kaut kādā vietā? Nu, tāpēc, ka es gribu izpast Leonu. Zini, viņš ir ginekologs, ja? Sāksim ar to. Man dažas problēmas, man jāatrādās viņam. Es domāju, ja man ir brīnišķīga māja, lieliskā vietā, ar lielisku skatu uz jūru. Rihardi,
Tu ļoti labi redzēji, kas vakar notika, varbūt, ka nevajag izlikties. Viņa tā kā sevi tikko nosničoja, vai kas notika, ķipa? Nu, jā. Viņa tā kā vienkārši, tu redzēji, ko es vakar izdarīju, bet varbūt negribu man uzlikt. Es biju tik tuvu, lai uzsēstos viņam uz seju. Jā, un tā kā, es nesaprotu. Bet viņai 100 punkti par rūku paļbo, man liekas, ne visās. Tā frizūra izstāstā tādā loko. Jā. Džeks tēlo, ka viņu nepatika, ķipa tas. Tā taču nedrīkst. Tas ne, nu, tā ir kā es zinu. Tavs saimnieks tur augšā guļ, tu par viņu klačojies. Tas nav zolīti. Bet es jau tikai domāju, ka jums būs interesanti uzzināt, kā tur visu vakarnakt patiesībā notika. Vairāk man interesē, lai tie cilvēki, kas par nakti paliek stabilitātei... Tās Osbijas ienas ir šeit. Sveiki, dāmas. Laik, viņi visi šeit tagad ir. Tā ir goda vasarnīca. Tā ir tipa viesunams, kaut kāds tā kā zemākas klases. Brokas sadzisīs. Kas atzisīs? Maizeļa, tomāti, gurķis atzisīs. Krējums. Olas atzisīs. Skundze, jūs neaizmirstiet. Lūdzu, neaizmirstiet, ko jūs man apsolījāt. Neaizmirsīšu. Ko tu viņa apsolē? Parunāt ar tevi. Nu, vai stabilitātes nebūs kāds darbs priekš viņas? Viņa pilns auss spiedīts. Viesnīca nodegusi, bārnīšs. Neuztraucieties, neuztraucieties, bārnīšiem būs ko ēst, nebūs badāzi. Viesnīcai izdedzis tikai viens gals, pārējais pieliec ar ūdeni. Tas ir sīkums. Mēnešu laikā atjaunos. Nu, bet kā tu Petersonam paskaidros, kāpēc tas ugunsgrēks izcēlās? Vainīgs tavs striptīs un tie dzērāji, kas tur šaudīs. Šis viņas vīrs ir? Laikam viņi ir precējušies, jā. Aivars ir slims. Viņš rādīja, ka viņš garīgi slims. Ir arī Marta. Ja var ticēt Guņšas intuīcijai. Liekas, viņš nav tik slims. Martai šobrīd pavisam citas domas galvā. Marta, bet tas ir normāli, ka tu uztraucies par Leonu. Jā? Pilnīgi absolūti normāli. Es arī Nu, priekš kā koldi, jā? Iznest cilvēku no degošas mājas, vispār nevar saprast, sākumā viņš dzīves un viņš mīļas. Es iedomājos, manu bijušo draudzeni kāds iznest no degošas. Es nezinu, kāpēc viņa sevi mēģina nosničot. Ķipa tā kā... Pāris sievietes tā nedara. Jā, what the fuck? Mājas, es arī uztrauktos, protams. Tu taču saproti, par ko es runāju. Nu jā, tu sanervozējies. Apraudājies. Nu, normāls stress. Es pilnīgi saprotu. Nevajag pārdzīvot. Tas bija normāls šoks. Es arī biju šokā, protams. Bet tagad viss ir kārtībā. Nevajag pārdzīvot par Leonu. Viss ir kārtībā. Viņš vienmēr būs tavu bērnu tēvs, bet šobrīd par viņu nav ko uztraukties. Marta. Tā sīkā ir. Es gribu ēst! Labi, Saķīt, iesim tūlīt. Es gribu Leonu. Es mirklīt ieskriešu vēl vannas istabā. Bet tu jau biji! Jau trešo reizi. Bet man vēl uz minūti vajag. Jā, jūs tā kā what the fuck. Brauksim visi trīs uz manām mājām. Ko? Jā! Brauksim visi trīs? Jā! Nu, žipčiks mans. Man žipčiks. Tas tā kā... Es tas īstenībā actually bija viņa bērns. Nē, es tieši to gribēju teikt. Ja tas nav viņa bērns, tas pat priekš filmas, tas ir a bit strange. Kāds dabīja labu piķi? You do you? Vai Aivariņiem O, tas beidzot zinātu? Aivars, ja tu Tas zinātu. kā es biju nobijusi. Ja tu zinātu, vecais. Tie biezie dūmi tajā apakšā. Ko tu upils mat nost? Viņa jau grib uzsēsties uz sejas. Tur visi viesnīcā tā dara, ne? Jā, tur ir tāds prikals. Viens pats nabadzīgs istabiņā. Paklau, varbūt, ka ejam brokastīs. Nu, klausies, tik labi. Pagaid. Pasēdēsim vēl brīdi. Plaga. Nu, bet tu taču pats... Šalmēja arī ar viņu rīvējās, vai kas tur ir? Viņa mēģina, bet viņa ir vienkārši darbinieci. Viņš viņas priekšnieks būtu. Viņš viņu valē arī? Nu, nē, man liekas, ka nē. Bet viņa grib. Es nezinu, es neesmu pārliecināts, bet man liekas, viņš nereiz viņu nav izvēlējis. Bet viņa gribētu. Okay. Nu, she's doing too much. Ciest. Es tev brokastiņas uzsildīšu brokastiņas. The fuck? Tu nemaz nezini. Tu nezini. Es neatceros tas prikals. Es biju gatava viena pati mest. Oi! Tev pakaļ. Mani Miervaldes ar Leonu knapi atrunāja, paši metās pakaļ. Viņi pareizi darīja. Viņiem jau tās Jā, izsās tas slims. Man liekas, Šaroka būs pie Jurga pipeli nobrauc tikko. Vispār tam Leonam ir... Zini, ka man neštāv, jā. Laidīs ārā no Zinu, slimnīcas. Aivariņ, bet Elza jaunā sieviņa, viņa tak visu nakti esot Šā parasti darbinieces dara. Jā. Raspar Blumbergu, viņa Tas ir darba devēja un darba nekata. Mēs tādu zinu, ko dara. Viņi tādā eju pa karjeras kāpnē. dabūjuši. Bet beigts nav. Kas Aivars atrauj tikko? Beigts, tad jau sievai pirmais paziņot. Es tomēr iešu, es gribu uzprasīt Blumbergam, kā tur īsti ir ar to... Viņam ir kopā ar piezemēm drusku ienāca. Es eju prom, man tas apturēt. Karoči, nenāc man līdzi. Aivar, kāpēc tas bija pēc kakiņām? Ak, Dievs.
Labrīt. Labrīt. Tā tik nezinu, vēl gurķis un vēl tomātus. Viņi tikai gurķis un tomātus ēd. Brokstīm vajag svaigas tomātiņus. Pagaid, uzsildīja viņus? Nu, pasmēršo, sliktu tomātiņu. Nē, primā tomātiņu. Nu kā, Blumbergs un ko garantē, vai ne? Nesmējies. No brīžiem uznāk tāds kreņķis. Mēs darām visu to labāko, un tā skraidīšana uz siltumnīcām tā ir pilnīgi veltīga. Tāpat jau mums te viss ir par daudz, un izskatās, ka neviens brokastīs nemaz netaisās nākt. Kur uzmer neviens? Kas es neskaitos? Kas tu vispār esi? Bartender. Jā, Džeks tur brīvi atnāca pārējais. Skatās tā, ka savējie. Man neviens jau nav laimīgs par to, ka vakar tas ugunsgrēks izcēlās. Un vispār naktī likās, ka nekas nav glābiem. Šodien no rīta mēs aizgājām ar Lemonu. Zini, nav nemaz tik traki. Kāpēc? Tūlīt Petersona nāks brokastīs. Nu, kas tad ir viņa tāpat nespēja novērtēt? Viņa sai, nu... Ko novērtēt? Viņi tev augu maksā, klon, bē. Ko novērtēt, bē? Tas, ka jūs tu huņu dara? Čalas mizo, jā, lol. Es tev pateikšu to, ko droši vien tos vīrs tev ir teicis nereiz vien. No. Par Petersoniem mums nav jāuztraucās. Nopietni, Martai tagad galvā tikai Leons. Vai tas vecais sakārnis, tas, kas pārtiek tikai no tabletēm, nezinu, rīt. Viņš dzirdēs? Pagaid. Kāds laiks viņš tu teiks kaut ko par to, vai ne? Viņš būs dzirdējis? Es domāju, ka viņš nedzirdēja, bet es ceru, ka viņš dzirdēja. Es domāju, ka viņš teikt, ka viņš uzcirtīs, man liekas. Vai viņš ķipa act cool, viņš tā kā noklusēs, bet viņš vēlāk pateiks. Bet man liekas, tā kā šeit viņš tēlo un izstāsta, ka viņš ir slims, bet man liekas, pārējās sezonās viņš būs tā kā, riktīgs, normāls, vesels fujieks, nezinu, tā kaut kāds mistērija noteikti. Labrīt. Labrīt, kungs. Labrīt. Es tiešām priecājos jūs šodien redzēt. Ko tu dīris, bļē? Jā, teikšu atklāti, man mazliet pārsteidz jūsu labais garstāvoklis. Nē, protams, par vakardienas ugunsgrēku mums visiem ir ļoti žēl. Tas ir briesmīgi, bet, ziniet, mēs šodien no rīta ar Blumbergu aizgājām, un tā skāde nemaz nav tik liela, kā varēja gaidīt. Tur tas dīrs, bļē. Jā. Katrā gadījumā es pieprasīšu sīkus un pamatīgus paskaidrojumus, kā un kāpēc šis ugunsgrēks sākās. Un var gadīties, ka mani zaudējumi kļūst par jūsējiem. Mamēn! Skaisti. Un Blumbergu ģimenes zaudējumiem. Kā klājas Leonam. Jā, un kur ir Miervaldes, cik es saprotu, viņš nakti palika pie jums? Leons ir slimnīcā, bet nekādas dzīvībai bīstamas. Dzīves pazīmes nekādas nav. Miervaldis tā kā, viņi jau bija samaksājuši par tām maukām. Viņš izdomāja tā kā nelaidīs naudu vējā un vienkārši paņēma pie sevis viņas uz mājām. Nākat. Jā, un tiešām Miervaldis pie mums pagājušo nakti gulēja, tur pie baseina. Tas ir tur? Jā, tur. Tas aiziet kā ievēl grītīgi. Zenta būs izmuldējusies. Tikko gribēja iekortolīties pie mums darbā. Bet kurš tad, ja ne Zenta? Es nezinu. Tāpēc, mošs, ka viņš viņam galvā tomēr smadzenes ir, bļē. Viņš nav valrieksta lielumā, bļē. Tagad Mieriņš reāli vienkārši gulēja pie baseina. Viņš baseina dibanā guļ. Džeks saunā. Viņam nav māju, kāpēc viņš nevarēja vienkārši aizbraukt uz mājām izgulēties? Kāpēc viņi visi viesnīcā? Ķipienā aizdegāja šitas stāvus arī. Bet viņi tā kā visi nāk dzīvo viesnīcā, viņam nav māju. Reāli sanāk, what the fuck? Šakatās, normalna? Peterson kungs. Jā, piedodiet, es jūs uzmodināju. Ko tu uzmodināji? Kā esmu tur pa gulēšanu? Pēc tam visas maliņas sāp. Vai es atceros armijā gan? Es iemanījos pat stāvus gulēt cepuranos. Es gribēju pateikt paldies. Nedīrs kā chloru mazgās seju tagad. Izvešanu. Nu nē, nu. Ko jūs? Es jau darīju tikai to, ko jebkurš cits manā vietā tur būtu darījis. Ko viņš izdarīja? Nebija viens. Es nezinu. Nu, ķipā. Tur jau bija dakters. Palīdzēja vilkt ārā. Reizēm viņš tā izdarījās kā profesionāls pažarnieks. Jā, par Leonu runājot, viņš jau laikam no mums visiem visvairāk cieta pagājušajā naktī. Leonam ir pizdzēts, jā. Jūs nezināt, kā vispār tā nelaime sākās? No? Nu, iedomājieties, manā mājā ugunsgrēks, es mierīgi guļu, neko nezinu. Nu, tagad No Mieriņa. Tu pateiksi kaut kā? Snitch vai nav snitch? Acīs skatīties. Nu, kā jūs domājat, kā tas viss sākās? Zini Zentu? Peterson kungs, Šveicar amats
nav domāt. Lai domā, kas ir pilnvaroti domāt, jūs uzprasat Blumberkungam, viņš jums noteikti pastāstīs. Izslīdēja no situācijas Fujaks. Es esmu vienkārši pezants, ko tu gribi no manis. Cik ilgi būs un kad tas beigsies? Jā, nu par to es nešaubos. Blumberkungs mums ir liels runātājs. Viņš jūtas nodots. Plus vēl miervalds nenosničoja arī. Jā. Pabrīdini viņu. Vismaz Zenta ir gatava atsūkt. Pirmām kārtām Aivaram. Noņemt. Es ņēmu lodus uz sevi. Biju. Par ko jūs runājat? Kā par ko es cilvēku brokastīs uzaicināju? Ko tu domā, es godīga sieviete? Es zem sveša jumta Tagad ieklausies manī godīgā sieviete. Man ir pilnīgi vienalga, kurā gultā, ko tu tur mīcījies. Man interesē tas, lai tu nepušplēstu vārda. Nav atzīstos viņa maizē jau. Sviests nav augsts. Paklausies, kas tu tāds esi, ka tu tagad sāks mani te komandēt? Ko? Es tev nekomandēju, es tev laipni lūdzu savā un Blumberga ģimenes vārdā. Skaidrs? Nu skaidrs, nu es neesmu no muļķu mājā. Ļoti labi. Klausies, tu līdās te būs brokastis. Tev ir Aivaru jāplido priekšā pakaļ, nu tagad tādai... Nu tā kā tādai dūiņai, nu skaidrs, sapratu. Dūiņa. Oi, b***āģi! Pagaid, viņi gulēja stallī. Elžuk, izsauca visus zirgus. Elziņa. Jā. Nu, kur tu esi? Pat kur vakar. Man neliekas tā bilde kopā. Viņi ķipa aizbrauca līdz viesnīcai. Viņi redz, ka Leons fucking mirst uz kāpnēm. Ķipa Džeks ir miris un ķipa viņa aizved uz... Viņas Fujiku savāca aizved, zin, kur viņi iet vienkārši gulēt pie zirgiem uz grīdas stallītu. Jā, viņš ir slimnīca. Vai nu brauc uz slimnīcu līdzi, vai nu tu brauc mājās un gaidi, kad uz viņiem sapako drēbes vai kaut ko, nes vienkārši fucking guli uz grīdas stallītu. Viņi gaidīja, ka Otiņš atnāks. Laikam, jā. Viņš bija ienācis. Šprici ielaist. Es visu gribu filmēt, es redzi? Brokastis galdā neviens. Jā, bet viņu kadrā. Nu, vismaz drusciņi pagulēja. Nē, es nevarēju. Es visu laiku domāju par Leonu. Kāpēc man neļauj palikt slimnīcā? Es būtu vismaz gaitenī pasēdējusi. Kāpēc? Paskaidroju, ka nav nekādas vajadzības. Ar Leonu viss būs kārtībā. Dakti tādi, tev būs jāiet stāvliekas. Viņa apskatīsies, vai tie dūmi nav kaitējuši viņa veselību. Nu, nav taču nekas. Šāds brauc zils. Nav bīstams, es redzēju, cik viņam bija slikti. Viņš bija bez samaņas. Ja nu tie ārsti man melo, ja viņi man nesaka patiesību. Muļķības. Kāpēc, lai viņi tā darītu, nu? Ja nu viņam ir, es nezinu, varbūt viņam ir plaušas apslināts, varbūt viņš mirst. Nu, Elsi. Nu, Miršā gan es esmu nolēmis nesteigties. Fujak! Vīrietis, alfa leģenda! Jā, čauks, nevienā naktī izārstējās. Dēm. Man plaušas pārstādīja visu čilē. Dzirdi ir? Gitāras versija. Jā, lūdzu. Rasmu teica, ka tu esot bijis jau viesnīcā. Jā, mēs O, kad tur asoliņi liek šķīvi. Kafiju? Kafiju, lūdzu, jā. Viņi vienkārši krējumu šo, ko Jā, es jārīkas. te stāstu, ka mēs ar Blumbergu no rīta bijām aizgājuši līdz viesnīcai un patiesībā nekas tik traks nemaz nav. Izdedzis nav pārāk daudz, ar ūdeni gan viss pilīts, bet es domāju, ka mierīgi varēs visu izremontēt. Labrīt. Pa kādu naudu? Kā cietušajiem? Cietušajiem, klientiem tāds sīka vai nekas nopietnas. Tur trakāk vienai vecinē bija apdugusi, tur seja. Jā, tā dīvainā. Bet ar dzīvībai briesmas nav nekādas. Pārējiem? Kāks Nu, bet saki vienkārši, kas Leonam ir. Pagaid, viņš prasīja par? Es sapratu. Pagaid, skatīšos pagaid. Pārējiem? Kādiem pārējiem? Nu, Marta grib zināt, kā ir Leona. Es sapratu. Jā. Tomātiņa? Zenta džadžo vienkārši. Viņa tādu, ņūkaši bija šitādu drosmi. Tu tiešām nevajadzēja palikt slimnīcā? Nu, ja jau es esmu šeit, acīm redzot, nevajadzēja. Tu droši zini? Pilnīgi droši. Ar mani veselīgi viss kārtībā. Šis vēl biks no vēsmu stālī. Liela bēda. Mēs tāpat taču nedomājam dzīvot mūžīgi. Tikai, kamēr mūsu māja būs gatava. Tieši tā. Es piezīmēju Ivo Balodim, mūsu slavenajam arhitektam. Viņš teica, neticēs, viņš teica, ka mēs varam ievāties mājās kaut šodien. Vienīgais, ka... Viņš vienkārši uzzīmējis mājas. Čau, tas āpojas dūmas tomēr. Arhitekts tikai sazīmēja māju tev. Var ievākties. Bet ievākties var. Uz šīs A4 lapas. Viņš atmāžās. Tu neticēsi. Kāpēc tu klusē?
Ja, tohu jau. Nepatīk man ideja. Tu esi idiots, Leo. Man patīk, man ļoti patīk. Tikai Paga. es nebiju domājis, ka tu kaut ko... Šitā ir sievas krastiņam īstajā dzīvē, ne? Es nezinu, kā ir īstajā dzīvē. Man liekas, ka jā, šitā ir viņa sieva. Varbūt. Bet... Swinger. Kaut ir kaut kas swinger prikals, jā. Mēs taču nevaram visu laiku palikt šeit, vai ne? Es domāju, ka tu gribēsi palikt stabulītēs. Kāpēc? Tāpēc, ka Nu? te ir Marta. Marta? Un tava meita, protams. Es Martu nezinu. Kāda meita? Ko tu nezināji? Dievs, parasti taču bija bez samaņas. Paldies, man pietiks. Kur tad Laimons? Viņš lūdzu atvainot. Negaidot ieradās mūsu pastāvīgais klients, viņš atdos preci un tad tūlīt nāk. Čipā, viņš dīlo, viņš nometīs pāris G koka ķipa un pāris G vitamīnu. Atdos preci un tad atnāks atrast. Tu jau zināji, var. Es uz brīdi iziešu laukā. Mēs taču visi varam iet. Es tagad viena un es līdz staļiem aiziešu, labi? Kā līdz staļiem? Mēs nevaram iet visi līdz Pēc tam staļiem. es tagad aiziešu vienu un pēc tam, labi? Tik ticamāt maska ķipa. Viņa tad, es aiziešu uz stālī pasēdēšu lēnum sejas un tad es nākšu Bet nenācu līdz. Jā. Es viena. Un pēc tam visi kopā. Tur ir vieta tikai vienam. Tikai viena sēdvieta ir stālī. Viņa nezina, ka Leons ir stālī. Viņa nezina, jā. Varbūt viņa zina, varbūt šie raksti. Šā uzzināt. Kas te nu piekusi? No bēļ. Es zinu, ko tu man teiksi. Tam, ka Marta ir atlidojusi, tam nav nekādas nozīmes. Tam, ka viņi ar visiem kopā sēž pie viena galda, tam nav nekādas nozīmes, bet es vienalga negribu viņu satikt. Lūdzu, neejam tajās brokastīs, labi? Lūdzu. Fuck! Rasmus speciāli mūs aicināja. What the fuck, bļēs? Mēs viņai atvainosimies. Mēs kaut kad piezvanīsim, beidz Rasmus sapratīs. Labi, tad braucam skatīties māju. Viņš izlāk to A4 lapiņu no kabatas. Labdien. Labdien. Sveiki, savu bērna mātei, bijušai sievai. Šāds, labvakar, kundze. Es nezināju, ka te kāds būs. Viņš tāds, gribi sāks? Nē, nu pēc skatieniem var redzēt. Es tev gaidīju. Viņš teica, es tev gaidīju? Man liekas, viņš teica, jā. Ui, viņa pasmaidīja! Oi! Ej, Dīrs un beigsies sērija, vai ne? Nē, Dīrs, bļa. Ej, Dīrs! Sēja nobeigums sērija. Tu redzēji to smaidiņu, viņa sēja, ka viņš pateica, es tevi gaidīju, un viņa sāks, jā. Viņš tikko gribēja braukt rādīt savu A4 lapas māju, un pēkšņi saka, es tevi gaidīju. Nu, kur tu Dīrs? Un viņš pat teica, ka nezināja, ka viņš vispār ir Latvijā. Kāds sakat? Life is a movie. Bet jā, no otrā sērija, nu ko, nu, es ceru, ka jums patīk, jo mēs filmēsim arī trešo. Jā, droši vien. Turpiniet rakstīt komentāros. Es pat nezinu, ko. Bet nespoilojiet, netīzojiet. Jā, nerakstiet visu, kas notiks, ka tur kaut kas uzies gaisā, vēl tur kaut kas nevajag tos, es negribu to zināt. Un uzspēlēt subscribe arī. Jā, galvenais uzspiežat subscribe, like, kaut ko ierakst. Jā, un ja gribas redzēt pilno visu, tad nosīties paši, tad GoTV varat iet tur, gan jau, ka var dabūt, tā kā. Jā, un kādreiz varēsiet arī pieģēnoties, mēs streamā, jau pastīsimies. Jā, tā kā, paldies, skatieties. Bye!